Tēvs un dēls Vāris un Mārtiņš Santi slēdz vaļā smagās aizputs muzeja ēkas pagraba durvis. Abi arī neslēp, ka te jau aizvadīts krietni daudz laika, atbrīvojot telpas no drazām, taču darāmā līdz pilnīgai idejas realizācijai liku likām. Mums šeit būs šos velvētajos pagrabos būs vīna darītava, un šī tieši būs degustācijas zāle. Tiklīdz būs iespējams ķersimies viņai klāt un aicināsim viesus nobaudīt eko vīnu un parādīt arī darīšanas procesus, kā arī pieaicināsim klāt dažādus vietējos uzņēmējus ar uzkodām un ar sieriem. Un laipni aicināt būs apmeklētāji, gan muzeja apmeklētāji, gan vienkārši pagraba apmeklētāji. Viņiem pastāstīt par vīna darīšanas procesu, par pašu kā degustēt un arī nobaudīt. Un domāju, ka arī ne tikai būsim sarūpējuši vīnu priekš pieaugušiem, bet es domāju, ka arī atradīsies kaut kas, arī, ko bērni varēs padegustēt. Ideja par vīnu darītavas izveidi radusies pagājušā gada nogalē, atlicis vien atrast atbilstošas telpas. Sākām skatīties visas mājas pēc kārtas. Tur ir tādi pagrabi, tur ir tādi pagrabi. Un tad sakontaktējāmies ar Jolantu, un viņa teica, bet šeit taču arī lejā ir tāda unikāla pagraba, kāpēc ne šeit? Nonācām, paskatījāmies, un jā, te ir temperatūra, te ir velves, 1,20 m biezas sienas, kas ir pamats sienas. Un es domāju, ka piemērotākus vairs nevarētu atrast. Bet, protams, te arī ir jāiegulda līdzekļi, jāveic remonts un tā. Ar vīna darīšanu Santu ģimenē nodarbojas jau gadus 15. Kā atzīst Vāris, pirmais mēģinājums toreiz bijis veiksmīgs. Un tas ābolu vīns izdevās. Un tad pēc tam jau, kad izdevās, tad otrais, man liekas, neizdevās, bet vienmēr jau tiek dot iesācēju veiksmi. Un tad, kad tev tas pirmais solis ir izdevies, tad to iesācēju veiksmi iztērēs, un tad pēc tam ir grūtāk. Un ja tu vēl tad nepameti, tas nozīmē, ka tad tas viss notiks. Jaunrada sākās tad, kad, un viss radošais dzīvē sākās tad, kad mēs neejam ierastot aciņu, kur kāds jau ir gājis. Vīna darīšana pat par sevi ir viena no viskonservatīvākajām nodarbēm, jo tāpēc, ka tā jau ir, vīns ir darīts jau vairākus tūkstošus gadu, un ir ļoti grūti tādus konservatīvus vīndarus pārliecināt, ka to var darīt arī citādāk. Jo tu esi mazāk konservatīvs, jo tu vairāk esi radošs. Tur tās recepts arī rodās, jo var jau atļauties. Principā, tas ir ķīmisks process, un ja tu apzinies, ka no labas sulas, jebkādas, vai burkānu, vai ķirbju, vai rabarberu. Tur tikpat labi raudzēt šo šķidrumu, ko varbūt, ka daudz savieps degunu neļaus saukt par vīnu, bet kāpēc nemēģināt? Un rezultāti ir ļoti interesanti. Tas ir tas eksotiskākais bijis, varbūt. Tas neiespējamākais. Mums jau tas vairs nav eksotika, ne rabarberi, ne ķirbji, ne pat burkāni nav vairs eksotika. Mēs jau to esam pamēģinājuši. Tāpēc man grūti pateikt, kas ir eksotisks. Eksotisks varētu būt kāda redīse, varbūt vai salāti. Abi vīna darītāji atzīst, ka viņu mērķis nav ražot lielus apjomus. Tie varētu būt 3 līdz 4 tūkstoši litru gadā. Tirgu es saskatu pilnīgi visur, visapkārt. Ļoti daudz, protams, ka tas varētu būt turisms vietējais. To jau mēs esam daudzkārt jau dzirdējuši, ka turisms ir galvenā mūsu lauku ļaužu nodarbošanās. Un arī, protams, arī šeit pat vietējie mūsu cilvēki, kuri tāpat kā mēs visi ir izgājuši cauri 90. gadu vec liķieriem, un pēc tam caur bulgāru šiem monastirskai izba un neīstajiem Kinsmarulli un Hāņškarā, un sāk sagaršot kaut ko vairāk nekā vienkārši alkoholu vīnā, un noliegt kaut ko nozīmē radīt aizliegto augli, un šajā gadījumā es domāju, ka ir radinot
cilvēkus pie dzeršanas kultūras, mēs varam mazināt šo alkohola patēriņu. Interese par topošo vīna darītavu un eko vīniem esot jau tagad necerēti liela, arī par cilvēku atsaucību nevarot žēloties. Latvieši dzīvo pēc principu, ka auglīgas lietas, tas ir lietas kaimiņu sienam un maniem kartupeļiem, tā patiesībā nav. To mēs esam pārliecinājušies šeit aizputē, ka visi cilvēki un latvieši un arī šeit līdz ar to arī aizputnieki ir izslāpuši pēc tā, lai kaut kas notiktu. Bet vairums no viņiem nav gatavi paši kaut ko darīt. Un ļoti, ļoti man iedvesmo tas, ka kur tikai mēs ejam un cilvēki redz, ka kaut ko mēs cenšamies darīt, tad visur durvis ir atvērts un visur cilvēki palīdz gan pašvaldībā, gan jebkurš, pie kura mēs prasām, ir gatavi bez atlīdzības uztaisīt tāmi būvniecības, ir gatavi bez atlīdzības dod pudeles vīnam un visi gaida. Varbūt, ka viņi drusciņi grib izdzīvot citu dzīvi un priecāties, ka citiem veicās, bet nekur es neesmu sajūtis, ka kāds gaidītu, ka mums kaut kas neizdosies. Plānots, ka muzeja naktī ikvienam būs iespēja izstaigāt gan pagraba velves, gan nobaudīt arī kādu no eko vīniem. Sāla Dreimne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.